Sveiciens visiem! Prieks jūs visus sveicināt šajā saulainajā dienā. Un mēs tūlīt uz sarunu satiksimies ar Zani no Instagram konta Viens no mums. Es Zanei sūtu. Mums te šodien mazas tehniskas ķibeles, bet es ceru, ka tūlīt viss atrisināsies. Jā. Un Zane, switch kamera, es tevi redzu, vai tu mani redzi? Nē. Nu, labi. Runāsim. Tu vismaz viens acu kontakts no tavas puses būs. Jā, jo es tevi redzu un es tevi dzirdu. Turpinām, un jā. Tu mani dzirdi. Labi, jā. Nu tad mēs turpināsim šitā. Tā kā iedomājiet mani sev pretī no kādas bildes, kur es tev smaida, siltu smaidu tev sūta. Tā, Dārta raksta, ka viņa redz un dzird super. Nu tad mēs turpinām. Zane, liels paldies, ka tu atsaucies šai te sarunai. Es zinu, un es domāju, ka arī sako tev Viens no mums zina, ka tev priekšā tūlīt sāksies atkal jauns dzīves posms, tev beigsies bērnu kopšanas atvainājums, tā kā mēs tev arī novēlam brīnišķīgu to jauno sākumu, kas stāv tev priekšā. Un prieks arī par skaisto laiku, ko tu varēji būt ar bērniem mājās. Tas bija ļoti piepildošs, un mums bija iespēja redzēt tavā Instagram kontā Viens no mums, gan kā tu radīji bērniem pieejamu vidi mājās, gan kā tu ar viņiem darbojies, un tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši un jauki. Tā kā paldies, un arī, ka tu mūs paņēmi līdzi sava otrā bērna pirmajos, kā saka, jau dzīves mēnešos, ka mēs varējām redzēt arī tur tādu Montessori iedvesmot kopā būšanu. Tā kā tas bija ļoti, ļoti skaisti un īpaši paldies tev par to. Un pastāstīšu sekotājiem, kur tad mēs iepazināmies un kā tad mūsu ceļi krustojās. Tas bija laiks, kad tapa Evelīnas virtuālā skola un tapa kurs Montessori pamatprincipi, kurā es arī stāstu par tādu lietu kā sagatavota vide, kas arī ir viens no Montessori pamatprincipiem. Un gribēju savā kursā dot iedvesmu skatītājiem, klausītājiem par to, kā tad radīt mājās bērnam sagatavotu vidi un ko tas vispār nozīmē. Un tad es arī apzināju kādas mammas. Un, sekojot Danai Gulbei, es ieraugu uz Dani, kura ir, Dani iepazīstina ar savām kursa dalībniecēm, un tur ir Zane, kas stāsta par bērniem piemērotām mēbelēm, kuras pati rada kopā ar savu tēti. Un es eju un skatos, man liekas, viss ir tik super un Montessori iedvesmots, ka es uzrakstīju Zanei, vai viņa būtu ar mieru ar kādām fotogrāfijām padalīties, kuras es varētu iekļaut Montessori pamatprincipu kursā. Un Zane bija ļoti atvērta, mēs esam tev par to ļoti, ļoti pateicīga. Un arī tu vari pēc mūsu tiešraides aiziet uz Evelīnas virtuālo skolu. Saite ir manā Instagram bio un aiziet uz kursu Montessori pamatprincipi, jo šis te video sagatavota vide mājās ir pieejams bez maksas, un to tu varēsi uzreiz jau noskatīties un iedvesmoties. Bet tagad, Zane, pie tevis pastāsti, kā tad tu uzzināji par Montessori, vai tu jau par to zināji? Pirms bērniem vai ar bērniem kopā, kas saka, pieteicās bērni, un tad tu arī sāki interesēties vairāk par visu. Jā, kāds bija tas tavs ceļš līdz Montessori pedagoģijai? Tā, sveiciens visiem, un arī tev, Evelīna, un izmantošu brīvo mikrofonu, ka tu minēji vienā no mūsu šīm te, kā mēs iesākām šo video, ka viens no mums plāno tā kā pazust, un tā es jau arī it kā varbūt savā Instagrama kontā biju minējusi, bet sākot šim te procesam, pārdošanas procesam, tad sajūtas jau ir mainījušās, jo šobrīd var teikt, ka viņas ir mainījušās, un teikšu godīgi, ka viens no mums nekur nepazudīs. Vai es viena pati turpināšu to visu koordinēt, tas vēl ir jautājums, un kādā formātā tas notiks, tas arī ir jautājums, bet mēs nekur nepazudīsim, tā kā klienti, kuri sašķelnējās ļoti par to, kas tagad notiks, ka viens no mums nebūs, tad nomierinu, kad šā vai tā, mēģinās joprojām dabūt.
Tas ir viens. Un otrs, man jau liekas, ka mēs pat Evelīna, pirms Evelīnas virtuālās skolas sākām kaut kā sarakstīties, jo man bieži vien jautājumi kaut kādi par Montessori vai par to, kā kur dari. Un tā sarakstījos aizsākās, man liekas, nedaudz ātrāk, pirms jau Evelīnas virtuālās skolas. Bet vispār tas tāda tuvāk iepazīšanās patiešām notika, tad, kad padalījos ar savām bildītēm priekš tavas virtuālās skolas. Un esmu ļoti lepna un priecīga, ka mūsu ģimene ir daļa no Evelīnas virtuālās skolas. Un arī pati esmu kliente Evelīnas un var teikt tikai tos labākos vārdus par to, ko viņa paveikusi. Un teikšu godīgi, ka manu bērnu ceļš noteikti nebūtu tāds, kāds viņš ir, attiecībā uz izaugsmi mājās, ja nebūtu Evelīnas virtuālās skolas. Bet kurā brīdī es sapratu, ka mēs iesim šo ceļu, tas aizsākās, es domāju, pirms man vispār bija bērni, un pirms bērniem es vispār biju cilvēks, galīgi ne bērna cilvēks, un man likās, un es tagad domāju, kāpēc tas tā bija, tāpēc, ka manī bija tā sajūta, ka var citādāk. Kaut kā var audzināt citādāk, un es redzēju dažus piemērus, kur vecāki bija izvēlējušies šo te Montessori ceļu. Tie bija gan kāda ģimene, ko es tuvāk pazinu, gan arī kāda ģimene, kam es sekoju internetā. Un man bija vienkārši tā sajūta, ka jā, šis ir tā kā priekš manī, tas varētu būt mans ceļš. Un patika gan šī sakārtotā vide mājās, gan skaistā vide mājās, jo, manuprāt, visi Montessori materiāli kā viens ir ļoti, ļoti skaisti vizuāli. Un tas ir tas, kāpēc vispār bērnus tie saista, viņiem gribas viņiem pieskarties, jo viņi patiešām ir savā būtībā vienkārši, bet vilinoši. Un arī attieksme pret bērnu, un es sapratu to, ka tas, kāpēc bērniņš ir tāds vai citādāks, tā ir ļoti, ļoti liela mūsu vecāku atbildība. Gan to, ko mēs viņiem piedāvājam, gan to, kādu vidi mēs radam ap viņiem, gan arī tas, kā mēs uz viņiem raugāmies. Un tā sākās mans Montessori ceļš. Mūsu. Un Zane, tu jau pieminēji cieņu pret bērnu un vidi, un tad pārējot uz Montessori tā kā pamat principiem. Kas ir tās lietas, ko tu satvēri par Montessori mācoties, ko tu implementēji sev ikdienā, un ka tu redzi, ka tiešām tam ir tik liela ietekme un nozīme? Tu jau pieminēji vidi, varbūt, ka tu vari kaut ko vairāk par to pastāstīt. Ko tad tu izdarīji tādu tajā vidē? Un varbūt tu vari arī vairāk pastāstīt, kas bija tajā, varētu teikt, tavā domāšanā, kas mainījās arī attieksmē pret bērnu, kā tu tā kā uztver bērnu, tieši tā no Montessori, ar Montessori brillēm, jā, kas tad ir tie principi, kurus tu satvēri un ieviesi savā ikdienā un izmanto? Nu, pats pirmais, jau tad, kad bērniņš ir mazs, tad kāpēc vispār dzima viens no mums, tas ir caur to, kā es sapratu, ka es gribu raudzīties uz bērnu, lai viņš būtu tiešām kā viens no mums, viņš nebūtu kaut kāds objekts, kā bieži var novērot, ka pa mazu bērnu neuztver kā vienlīdzīgu. Un tas bija tas, caur ko es sāku skatīties uz bērnu. Es sapratu, lai uz viņu tā skatītos un pret viņu tā attiektos, ir jāpielāgo vide mājās. Un tā arī tapa. Es prasīju tēti, man tētis ir mēbeļu inženieris, dizainētājs, un ne tikai mēbeļu, dažādu bērnu laukumiņu un citu lietu, kā piemēram kāpņu. Un tad es tētim prasīju, lai viņš man uztaisa priekš mana pirmā dēliņa konkrētas lietas. Un tās jau bija šis pirmais pusdienu galds, kur bērniņš jau tiklīdz viņš sāk sēdēt, viņš var apsēsties pats un pamest šo te galdu tad, kad viņš grib un jūtas kā tāda liela, svarīga personība. Un pārģērbšanās soliņš nevis tā kā kaut kur klēpī viņu ģērb, bet tā kā ļaujot viņam izjust savu ķermeni jau no tā kā pirmajām dienām, tiklīdz viņš sēž, viņš var apsēsties pats un kaut ko jau iesaistīties šajā procesā, nevis tā kā būt pasīvs.
Un ja pirmo dēlu tas tā vides pielāgošana šķita, ka sākās apmēram no kaut kāda 6 mēnešu vecuma, tad ar otro dēlu man bija tāda sajūta, nē, tas tā kā var būt vēl ātrāk, un tad tapa Toponcino, kas viss nāk no Montessori metodes, cestina, kad bērniņš visu laiku ir mammai blakus, cestina ir šis te grozs, kuru tu var pārnēsāt pa māju, un viņš tev var būt, īpaši tajā 4. trimestrī, viņam ir jābūt rokas stiepienā no mammas, bet tas nenozīmē, ka viņam jābūt vienmēr uz mammas rokām, un tā kā ļaujot viņam arī būt, un tā kā pamazām atdalīties no tās mammas, bet cestina ir tāds foršs rīks, teiksim tā, kurš palīdz atrasties mammai tuvumā, bet ne vienmēr uz rokām. Es nepārprotiet, man neesmu pret to, ka bērniņu ņem uz rokām, bet šī tuvība var veidoties dažādi, gan tā, gan citādāk. Un tad jau tāpat tie nākamie produkti, kas jau atbalstīja šo te bērna būtību. Un tad viss pats svarīgākais bija šī te vides pielāgošana. Pēc tam jau, ko vēl jau bērnam augot, ko es vēl svarīgu lietu, ko es esmu paņēmis no Montessori metodas, ir tas, ka es tiešām no sirds cenšos savus bērnus vērot. Un tā ir tik vērtīga lieta, jo, ja tu atradīsi laiku nedaudz nolikt telefonu, nolikt visas savas blakus lietas un vienkārši pavēros viņu darbībā, ikdienā, tad tu varēs pamanīt ļoti daudz lietas un viņa intereses. Un tā es cenšos ne tikai caur Montessori materiāliem, bet caur grāmatām, caur rotaļlietām, caur visu kaut ko, vērojot bērnu, sniegt viņam, atbalstīt viņa interesi, viņa aktualitāti tā brīža. Tā ir, laikam, tāda otrā lieta, ko es esmu paņēmusi. Un tad trešā lieta, ko jau tagad vēl jau man ir vecākais dēls, jau tūlīt būs 4-gadnieks, tāda rakstīt prasme, lasīt prasme, matemātika. Es esmu sapratusi to, ka tā ir lieta, ko es gribu ņemt savos grožos, jo es uzskatu, ka pirmsskola ir ļoti svarīgs dzīves posms. Viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē, ka tu vari ielikt viņā tādu skaistu izpratni par lietām, un tas jau, ko es nav tā, ka es neuzticos mūsu dārzņiem, es esmu absolūti priecīga par pirmsskolas izglītības iestādi, kuru apmeklē mans dēls, bet man ļoti tā kā skumji ir tas, ka tādā jau valstiskā mērogā izglītības saturs ir veidots tā, ka ļoti maz ir paņemts no šīs Montessori pedagoģijas, un es savukārt viņai ļoti ticu, un es ticu, ka piemēram, tādu matemātiku, jebkuram bērnam, ja viņu pasniedz tverami, viņa var būt interesanta un saistoša. Un bieži vien mēs sakam, ka mans bērns nav matemātiķis vai kaut kā šādas birkas uzliekam bērnam tikai tāpēc, ka viņam iespējams pirmajos dzīves gados nav pasniegta šī joma tā tverami un taustāmi, un viņš vienkārši viņu nesatver ar prātu. Paldies tev, Zane. Klausoties tevi, es gribēju papildu jautājumu uzdot. Varbūt, ka tu vari minēt kādu piemēru no savas ikdienas, ka tu redzi, ka bērns darbojās šajā viņam sagatavotajā vidē ar viņa augumam piemērotām mēbelēm un materiāliem, ar rotaļlietām. Kas ir kaut kas, ko tu esi ar saviem novērojumiem ieraudzījis, un tev ir bijis ļoti patīkams sajūta, kā viņš pats tur šito izdara vai ko. Es jau tur esmu redzējis, tu jau tur padalies Instagram storijos, kā tur gan parēšanu, gan tā, bet varbūt, ka tev pašai kaut kāds tāds atmiņa, tāds zīpsnis, ka tu redzēji, vai tur lielākais dēls vai mazākais, kad tu redzi to patstāvību, kaut kāds piemērs, kas tev tā, yes, tas strādā, tāds kaut kāds varbūt tāds. Laikam tāds spilgtākais ir tas, ka, man liekas, teiksim, ar maziem bērniem, tad, kad tu jūti, kad ir šis vēl pat vārds, ka tas nenotiek, bet ar visu ķermeni viņš ziņo, ka pats
pats, viņš kaut ko izrauj un ka viņš grib to pats, tad tas ir brīdis, ka mums ir viņš visādos veidos jāatbalsta, un to var izdarīt ar vidi. Ar šo te pārģērbšanos, ar šo te galda saklāšanu, kas liekas, ka varbūt bērns tikai 7 gados būtu spējīgs saklāt savu galdu pirms ēdienreizes, bet īstenībā tas notiek jau gada vecumā, kad bērns var tajā visā piedalīties, un viņam tas ir tāda bauda, ko izdarīt. Tas laikam būs tāda viena lieta, un otra lieta, kas man nāk prātā noteikti, par cik es ļoti mīlu kārtīgu vidi, bet, un Montessori arī, šī metode arī atbalsta šo katrai vietai sava vieta, un tad mēs tā arī vienmēr esam darījuši, kad beidzam vienu darbiņu, mēs sakārtojam, un tad tikai ņemam nākošo, un ja varbūt 4-gadnieks jau viņš vienkārši, viņš zina, ka tas ir jāizdara, bet viņš vienkārši to negrib izdarīt, bet tā laipni atgādinam, savā mazākajā bērnā to dabisko vēlmi viņam to izdarīt, un tas ir tā kā daļa no aktivitātes, šī te rotaļlietu izņemšana, konkrētās aktivitātes izņemšana, padarbošanās un noslēgumā salikšana atpakaļ groziņā un aiznešana uz plauku, viņš sakoncentrē visu iespējamo sevi, gan lielajā motorikā, gan smalkajā motorikā, viņš to izdarīt, un tas man ir tāds skaips skatīties uz šo procesu. Paldies. Un zini, es klausoties tevi arī atcerējos tādu Montessori pasniedzēju Kārenu Pīrsu no Anglijas, un viņa tieši teica vienā seminārā to domu, cik svarīgi ir palīdzēt bērnam pabeigt to aktivitāti, tas tieši, ko tu teici, tā kā palīdzot viņam nolikt vietā to lietu, vai to mantu, vai to materiālu, vai to uzdevumu, ko tu esi sagatavojis. Un varbūt, ka viņš, tā kā tu teici, negrib vairs tur piekusis vai vēl kaut ko, nu tad tu to paplātīti aiznes, piemēram, bet lai viņš to lupatiņu, kurai jābūt uz tās paplāts, kā to punktu uz i, lai viņš tur ieliek, un tad viņam ir tā sajūta, ka viņš ir pabeidzis to darbu. Tas jau ir tā kā arī ļoti, ļoti svarīgs komponente viņam, ka viņš ir piedzīvojis to uzvaru, ka ir pabeigts, ir nolikts, nevis viņš ir atstājis uz galdu un, mamma savāks, bet tad kopīgiem spēkiem ir tas līdz tam plauktam dabūts un nolikts, un ka tas arī tāda svarīga lieta, pirms viņš dodās pie nākamās aktivitātes. Tā kā, jā, tā ir, un paldies, ka tu padalījies. Man arī vienmēr prieks skatīties, ka tu esi padalījusies ar Instagram storijiem, kur tavi bērni darbojās, patstāvīgi arī klāja galdu, un man liekas tik skaisti. Un es gribu iedrošināt klausītājus, ja jums vajag iedvesmu, tiešām aiziet, paskatīties, tur jūs atradīsiet arī, kā no IKEA nopērkamiem profāst plauktiem, kas ir tādi vieni no populārākiem, ko mēs izvēlamies bērnu istabā. Tu vari bērnam uztaisīt arī pavisam vienkāršu, piemēram, drēbes kapi, pirmo drēbes kapi, kuru viņš var pats pakārt 4-5 drēbes un turēt atvilknītais apakšveļu zeķes un pats sev palīdzēt apģērbties, nevis gaidīt no rīta kā kundziņš, kad tad viņu saģērbs, bet ka viņš pats pieceļās, un viņš jau redz pēc pieaugušajiem, pieceļās ar pidžāmu un pēc tam parādās dienas drēbēs, ja, un tāpat arī viņš grib attīstīt šo te prasmi, tad mēs viņam ierādām, un tad tas ir tik brīnišķīgi redzēt, ka bērns pats pieņem tādus jau mazus lēmumus, izdara izvēles, un ka tu redzi to patstāvību. Man tas ar pilnīgi kausē sirdi, ka tu redzi, ka tur notiek, tur kaut kas notiek liels tajā galvā un tajā cilvēkā. Tā kā man prieks, ka arī tu to vari ikdienā piedzīvot. Un klausies, man vēl tāds praktisks dabas jautājums par to novērošanu. Jā, tas ir viens no Montessori arī pamatprincipiem novērojumi un mācību iestādēs Montessori pat tas tiek tā, ļoti, ļoti praktizēts, ka skolotājs vienkārši sēž un tiešām skatās uz bērnu un viņu novēro un pat veic pierakstu. Tas ir tā kā tādās Montessori mācību iestādēs. Un skolotājs nevis vienkārši raksta, Jānis izskatās noguris, tā kā emocionāli novērojumi. Nē, tas ir objektīvi novērojumi. Jānis iet lēnām apsēdās, ja, ka tādās iestādēs tas notiek tāpat ļoti, tā objektīvi, skrupulozi, un varbūt liekas, ko vēl izdomās, ja, šitā te zem mikroskopa bērnu vērot. Bet tā doma ir tāda, ka tu tā kā zinātnieks
skaties uz to bērnu, un mēs jau zinām, ka bērns caur savu uzvedību, viņš jau mums ļoti daudz ko pasaka priekšā, kas viņā notiek, gan dvēselē, gan sirdī, gan vispār. Vai viņš ir priecīgs, vai noskumis, vai viņam gribās kaut ko darīt, vai ne, un viņš arī mums parāda tās savas intereses. Es savās mājās arī vēroju bērnus, bet es neveicu tādas pierakstus. Zane, kā tev tas praktiski izskatījās? Jā, tu teici, ka tu noliec telefonu malā, jā? Bet varbūt pastāst mums kādu mirkli no tavas ikdienas, ka tu tā kā vēro bērnu, un ko tad tas īsti nozīmē? Varbūt kāda mamma tagad klausās un domā tagad, kas man ir jādara? Kas man ir jādara, ja es gribu pavērot savu bērnu? Varbūt, ka tu vari iedot kādu ideju. Nu jā, pirmkārt jau jāsaka, es vakardien man bija epizode ar Zanu Baltgaili, un mēs tieši runājām par šo dārznieku tēmu, un es līdz sirds dziļumiem vienkārši biju aizkustināta par to, kā strādā Montessori pedagogi par visu šo te novērošanu. Man tas likās tik spēcīgi, tik, es nevaru pateikt, tā kā man tas liekas tik, ka kaut tā būtu, kaut uz bērnu raudzītos arī klasiskajos dārziņos šādi, tā kā mēģināt saskatīt šo te potenciālu katrā lietā, ko viņš dara. Un ka ir skaidrs, ka šie viena vecuma bērni nav salīdzināmi. Viņi katrs atšķiras savā nopietnā tempā. Bet savukārt mājās, man ir viens bērns atšķirībā no tās audzinātājas, skolotājas Montessori dārziņā, kurai ir jāvēro vairāk, un viņai ir jāatceras tas viss, ka beigās tas viņai rītdien ir jāpiedāvā tam bērnam un jāieliek tajā plaukā. Es vienkārši tikai pierakstu, es pierakstu dažādas lietas, pierakstu arī bērna vēlmes izteiktās, piemēram, par ko viņš ir sapņojis. To gan es pierakstu, un es zinu to, ka lai tas nepaliek kaut kur nebūtībā, ka viņi bieži vien izsakās to, ko viņi gribētu, lai viņiem nopērk vai uzdāvina. Mēs nesteidzamies uzreiz uz veikalu to iegādāties, bet man ir tāds vēlmju saraksts viņa, un tad, kad nāk kādi svētki, mēs izējām cauri šim vēlmju sarakstam, un skatāmies, kas no tā vēl joprojām ir aktuāls, jo viņš ar šo domu ir pārdzīvojis kādu mēnesi, un tad mēs skatāmies. Bet tas ir drusciņ cits novērojums un pieraksts. Bet tos pārējos novērojumus es tāpat kā paturu galvā. Ja es redzu to, piemēram, es iedomāju, piemēram, pēc savu mazāko vēlu. Viņš izrauj tētim no rokām skrūvgriezni un pieietu pie Piklera strīķa, kur mums ir skrūves, un viņš cenšas kaut ko tur likt iekšā un skrūvēt. Tad es zinu, man plaukā ir tieši, tāds materiāls, kur ir ar skrūvītēm, tad es noteikti to ielikšu plauktā viņam. Tāpat tās ir tāds periods, ka viņš ēd, piemēram, un viņš grib uzlikt kaut kādas priekšā, vai grūze, viņš cenšas kaut ko pārliet. Tad tajā brīdī es apstādinu un izskaidroju to, ka šis ir ēdiens, un mēs tā nedaram ar ēdienu. Bet es šādu aktivitāti kaut kā līdzīgu viņam sagatavoju pēc tam aktivitāšu plauktā. Tā kaut kā, un tā pilnīgi ir visu. Ar visu viņš interesējas par, jūtu, ka viņam ir interese, piemēram, vecākiem dēlam par visiem biedējošajiem dzīvniekiem, un viņam pilnīgi vienalga šobrīd ir par godiem vai citiem zālēdājiem. Es noteikti došos uz bibliotēku un atradīšu kaut ko, kas atbalstīs viņa šo interesi, jo arī brīdī, ka viņam tas interesē, viņam galvā pašam, kā teikt, nosteidīsies visa šī te informācija par to viņam interesanto dzīvnieku. Viņam te interesants tur zirgs, piemēram. Un viņam tas vienkārši neinteresē. Paldies, Zane. Un klausies, paturpinot sarunu par Montessori un par Evelīnas virtuālo skolu, pastāst, kā tu nokļuvi Evelīnas virtuālajā skolā? Tad mēs jau pieminējām sarunas sākumā, ka ar tām fotogrāfijām un ar to, ka jūs esat, kā uzskats materiāls arī Montessori sagatavotajā vidē mājās, bet tad tas laikam arī bija tas pirmais, ne? Kā tu nokļuvi? Tu man sekoji? Nē.
tad, kad es jau tu biji viens no pirmajiem Montessori Instagram cilvēkiem, kurām es sekoju, un man kā teikt, man liekas tā, Montessori vidē Latvijā man ir audzinājuši 3 cilvēki. Tā esi tu, tā ir Zane Baltgaile un tā ir Viktorija Ozola. Un katra tā kā savā jomā un kopā saliekot, es domāju, ka tā viss, tā kā, ko mēs daram un kā mēs, kāda ir mūsu ģimene, ir ļoti liels arī paldies, jāsaka, jums neapzināti, bet tāds ir noticis. Un tad, kad jau es dzirdēju par to, ka tu plāno šo te virtuālo skolu, es nevarēju sagaidīt. Vienkārši man goda vārds, es domāju, ak, Dievs, tas ir tieši tas. Es pat nezināju, kā tas viss izskatīsies, bet es domāju, ārpēc es parasti kaut ko meklēju, kaut ko YouTube skatos. Un tā, tas ir tāds savārstījums no visa kopā. Bet man gribējās ļoti tā teikt, sajūtu materiāli, tagad man kāds izstāsta no A līdz Ž, un tad es pati paņemu to, ko es gribu. Un man, tad es vēl nezināju, ka tev būs tik ļoti tas skola būs tieši, jo īpaši, man liekas, vērtīga mamma, arī pedagogiem ir noteikti vērtīga, bet īpaši man patīk, ka tu vienmēr tajā virtuālajā skolā piemini, ka tā darītu Montessori bērnu mājās, bet mājās jūs varat darīt šādi, notēsīt paši kaut ko, un labi, tas jau dziļāk, es jau iegāju tādos sīkumos, bet man vienkārši uzrunāja šī ideja, ka es kā vienkārši vecāks varēšu izglītoties. Jā, tā pamazām pirmo kursu sagaidīju, tad pirmo es biju paņēmis to Montessori principu, lai gan es jau likās, ka visu zinu, bet man patīk tā kā lietas tā pamatīgi ņemt, ja es ņemu, tās ir bija. Jau kaut ko par Montessori, es tomēr noklausījos šo tavu pirmo kursu. Un tad jau es sapratu patīkas pasniegšanas veids un pamazām arī gāju citus kursus. Un klausies, baigais paldies tev par labajiem vārdiem. Es vispār atceros, ka tu biji arī viens no pirmajiem, kas, ja tā var teikt, turpināja karstēt, kamēr vēl skola nebija publicēta, tu man sūtīja atbalstošas ziņas vienmēr, kad es ieliku kaut ko no procesa un ar hashtagu top kaut kas skaists un noderīgs. Jo es sapratu vienā brīdī, mēs sākām filmēt visu Covid laikā, 20. gada vasarā. Un laiks iet un neiet tik raiti, kā varbūt tu biji iedomājies, kā varētu iet. Un tad es sapratu, es nevaru tā vienkārši vienā brīdī bladākš, kur ir Evelīnas virtuālā skola, vajadzētu tomēr ielikt iekšā arī no procesa kaut kādas bildes vai video ar to hashtag, ka top kaut kas skaists un vērtīgs. Lai arī es jutos ļoti nedroši, jo man likās, es jau nevaru pateikt tā kā to datumu, kad es tās durvis vēršu, un negribās, tā kā, zini, tu karsē to publiku un beigās, tur pārdeg visi, ja, bet paldies Dievam, viss izdevās, un man liekas, ka, jā, tu biji viens no pirmajiem klientiem, man liekas, un studentiem Evelīnas virtuālajā skolā, tā kā paldies tev par to, ka tu atbalstīji gan tapšanas laikā, gan arī, kad viss jau uztapis, viens kurs vēl taps par praktisko dzīvi, bet paldies, un vai tu zini, vai tu atceries, kurus kursus tu tā kā esi jau izgājusi? Jā, es saliku uz papīru, bet lai nepiemirstu kaut ko pateikt, jā, nākamais man bija sajūta pasauli kursus. Es vienkārši ņēmu, teiksim tā, skatoties, kur mans bērns pašreiz ir. Es negribēju uzreiz visus nopirkt, jo es zināju, ka man nebūs tādas jaudas, visu noklausīties. Un es domāju, kas šobrīd ir visaktuālākais. Un toreiz man bija tikko 3 gadnieki, 2 gadnieki, 3 gadnieki, un tad tieši tā kā sajūta pasauli, visas tās lietas aktuālas. Rozā tornis, brūnams trepes un sarkanie stieņi. Un man ļoti patika, jā, ka tātad to visu parādīja. Un man arī, kā jau tu zini, es neesmu vispār tāds baigais rokdarba cilvēks, bet attiecībā uz šo man tā kā, es saprotu, ka es visu nevaru iestrādāties.
Un es ļoti, ļoti aktīvi arī daudz ko sagatavoju pati, piemēram, ko es sagatavoju tos taustas tāfelītes un kā viņas sauca, tās svaru. Svara tāfelīt. Jā, kad uz svaru. Jā, ko es vēl, tad es vēl, tas vēl bija pie citas, es arī, svaru tāfelītes tā matemātikā es šo te vācu materiālu pati sagatavoju, dabas stihiju to materiālu veidoju, tur pati, labi, tas jau tur nav nekas tāds sarežģīts, bet tomēr. Un saizrāvos ar to, man bija tāda liela deksme, tad, kad es klausījos, man likās, ka man riktīgi šķito gribas, un beigās man liekas, ka man bija pilns klāsts ar visiem sajūtu materiāliem. Super, tātad tu biji sajūtu materiālu pasaulē, tad tu arī pieminēji dabas stihijas, kas ir no dabas zinībām, izzini pasauli. Kurs? Tad es vēl rakstīju un vaicāju, kur man ir labāk ņemt vai matemātiku, vai to izzini pasauli, un tad mēs tā kā abas divas vienojāmies, ka pašreiz tieši tas pavasaris nāca, un viss dabā redzams, lapas un visādas dabas parādības, un tad mēs tā kā tos izgāju, un tad jau man tā kā likās, ka man, par cik es dzirdēju to, ka mans bērns jau kaut ko no matemātikas sāk apgūt dārziņā, Montessori dārziņā tas būtu tā kā tad es sapratu to, ka man ir jāatbalsta mājās ar to, kā es jau iepriekš minēju, ar to taustām, ar to pusi un paralēli mēs mājās darbojāmies ar matemātiku caur Montessori prizmu. Un kas ir tavam bērnam mīļākie materiāli kaut kādi, ka tu redzēji, kad acis iedegās un tik forši, ka viņš kaut ko tādu ir atklājis un varēs piedzīvot? Es notvēru ļoti pareizajā brīdī to saules sistēmas, to materiālu, jo tad viņam tieši bija tā, ka viņam interesēja viss tur kosmos. Protams, tas viss vēl ies ar vien padziļinātāk, un ir lietas, ko vienkārši mēs tam 3-gadniekam nestāstam. Bet tas, man liekas, ka ļoti aizgāja tāpat, man likās, tā jau mēs zinām, ļoti daudzi 3-gadnieki tur skaita līdz 10, ne? Bet man patika, ka es notvēru, man liekas, kas arī tev ziņās ierakstīju tos brīžus, viņš darbojās ar to vāpstiņu un materiālu, kur tev tur rokās var satvert to 2-nieku un pēc tam to 9-nieku, un tu jūti, ka to 9-nieku nevari noturēt, tev plauktiņi ir par mazu gandrīz, vai to 2-nieku tev ir vieglāk saturēt, un tas kaut kur zemapziņā nosēdz to, ka tas 9 taču ir lielāks nekā tas 2, jo bieži vien tad mazi bērni iemācās skaitīt tā kā pantiņā, bet viņiem mazākās nojausmas par to, starp šo skaitļu atšķirību un tā. Tā kā tas man tāds iespējams atmiņas spilgti. Jā, man ļoti patika, kā tu man atsūtīji gan kādus komentārus, jautājumus, un man ļoti mīļa ir tā bilde, kur es esmu tavā mājā uz lielā ekrāna, un puika tūlīt klausīsies par saules sistēmu. Man likās tik brīnišķīgi, ka var arī klausīties pat kopā ar bērnu. Man ir vēl viena mamma, kura arī kopā ar savu dēlu arī skatījās Evelīnas virtuālo skolu, un kā viņa teica, ka viņas dēlam pat ir sajūta, ka viņš man pazīst. Un man liekas tik sirsnīgi un īpaši, tā kā tiešām sveiciens arī tavam vecākajam dēlam. Mums bija tā, ka mums bija ne tikai tu, bet arī Evelīna, jā, un tad kaut kad viņš paskatāmies vēl to Evelīnu, un tad mēs te likām uz lielā ekrāna. Vienkārši man likās, ka tu tik forši tur tā kā pasniedz tieši tā kā tam bērnam, ka es pat nevarēšu tik labi pati to izstāstīt. Un tam mēs uzlikām uz lielā ekrāna. Tas baigi forši. Mēs ļoti bieži viņu skatījāmies šādā formātā. Brīnišķīgi. Un klausies, Zane, padalies, kā varbūt tīri praktiski. Tad tu saki, ka jā, tu redzi, ka tas varētu noderēt mamām šis te
vispār Evelīnas virtuālā skola, bet mēs arī zinām, ka māmas ir ļoti aizņemtas, viss kaut kas ir jādara un jāorganizē un jādomā un jāplāno. Varbūt pastāsti, kā tu organizēji savu laiku Evelīnas virtuālā skolā, vai tu, nezinu, pa vakariem, pa naktīm, vai diendusu laikā, vai no rīta, reku bija arī kādas nodarbības, ko tu skaties kopā ar dēlu. Jā, tā kā varbūt padalies praktiski, varbūt kādi padomi nodar arī kādai mammai, kas pašreiz domā, bet man nav laika, es nevarēšu, es nopirkšu, un tad man tas kurš tur paliks un laiks iztecēs. Nu, bet varbūt, ka tu vari iedot kādu padomu, kas tieši iedrošinās mammas, ka nē, ka to var izdarīt. Es domāju, ka man ir līdzīgi kā tāda Montessori bērnu, ja? Tad, kad tev ir tā interese par to, nu, tad tu atradīsi vienkārši jebkuru brīdi, lai to noklausītos. Jo man bija ļoti liels azarts, man ļoti pašai tas ļoti interesēja, jo, nu, ja godīgi, tā kā vispār, kāpēc man ļoti aizrauja Montessori pedagoģija, ir tas, ka man liekas, ka to, agrāk man tā nelikās, ka erudīciju var iemudzināt kaut kādā veidā, un es to redzu savā bērnā, ka īpaši vecākajā dēlā, kad es redzu tādu taustāmu rezultātu jau kādu, ka tas, ko es viņiem ielieku iekšā no sevis, kaut ko stāstot, kaut ko rādot, tas tikai pastiprina un veicina viņam tālāku interesi par tām lietām padziļināti. Un tas man baigi tā kā kaut kā aizstēries ir un laikam tā interese par šīm te lietām, piemēram, par saules sistēmu un tām visām tieši, kurš sauc izzini pasauli, tieši tas, ka es kopā ar viņu ļoti daudz ko iemācījos, un pāraudzījos uz lietām atkal no tādiem pamatiem, un tas man deva tādu azartu. Līdz ar to, nu, es nevaru pateikt, kā būs visām mamām. Es domāju, pats svarīgākais ir saprast vispār, kā tu dari, un, nu, ja tu to darīsi tikai tāpēc, ka Zana tā dara, tad tur nekas labs neiznāks. Bet saprast to lielo virsmērķi, kāpēc tas liekas tā kā vērtīgi. Nu, un tad jau es atceros, man bija reizes, ka vienkārši vienu pēc otra tos video skatījos. Un domāju, vēl paspējuši kaut ko dienas laikā noklausīties, tad citreiz, kad es gāju, nu, kad man reti, kad bērns ratu pasteigās gulēja, bet kādreiz arī es, teiksim, noklausījos tikai, un tad, kad tikai atsevišķi kaut ko paskatījos, klausīties arī, un tad, kad kaut kas tev vairāk interesē, tad arī paskaties, teiksim, video, bet, labāk tomēr skatīties kopā ar video. Nu, es nezinu, kā vēl, katram tā ikdiena ir citādāka, bet, es vienkārši paralēli kaut kam, ko es darīju. Un tīri praktiski tu skatījies telefonā vai datorā? Es skatījos telefonā, jā. Tāda statistika vispār ir, jā, ka pārsvarā studenti skatās no telefona kursus, jā. Tā ir. Vēl pašā lieta ir tas, ka tā ikdiena ir tāda, kāda ir, un es zinu, ka daudziem cilvēkiem, protams, tas liekas nedaudz aizvainojoši, ka tāda opcija mums mūsdienās ir, ka var arī nedaudz pātrināt to runāšanu, un tad es nedaudz par kaut kādu tur to ātrumu uzliku nedaudz lielāku. Tas, lai es vienkārši ātrāk noklausītos to, un man tādas zināšanas būtu, tā es citreiz arī darīju. Nu tā kaut kā, jā. Jā, tas ir ļoti labs tāds komentārs, jo man pašai ar kādreiz ir tā, ka es kaut ko pat ieeju savā virtuālā skolā paskatīties, ja? Un tad es arī uzlieku divas reizes pātrinājumu, kad ļoti tā kā galvenais kaut ko sev atgādināt, ja? Tā kā to noteikti opciju var izmantot, jā. Ja jūs skatāties kopā ar bērnu, tad gan liekat uz viens, ja? Bet, ka jūs pašas sev atgādināt, kaut ko te noteikti var pātrināt. Klausies, Zane, mums ir viens komentārs, es pieļauju, ka tu neredzi komentārus, ja tu redzi, tu neredzi mani. Tu redzi vai neredzi?
Inese raksta, kad jūs esat superīgs un paldies par jūsu vērtīgajiem padomiem. Zanīts, sveiciens, tā kā Inese tev sūta sveicienus. Mūsu bērni kopā mācas klasiskajā dārzā, bet es zinu, ka arī Inese ļoti, ļoti daudz, ko saviem 3 bērniņiem arī no Montessori pedagoģijas cenšas iedot, un es nezinu, vai viņa ir virtuālās skolas dalībniece, bet es zinu, ka viņai arī tāpatās kā es mājas apstākļos. Jā, prieks. Un Klau, Zane, varbūt, ka tu vēl varētu noraksturot, kā tad ir mācīties pie Evelīnas. Kā tas bija, kad tev bija uz manīm jāskatās, jāklausās, pasniegšanas veids un stils un viss, kāda atsauksme, varbūt, ka tas arī kādiem, nezinu, dos ierosmi, kā tad tas ir. Nu, man jau vispār ir tā, ka es ļoti izvēlos gan sev cilvēkus apkārt, gan arī to, ko es skatos un klausos, un par cik man tāda, patika pret tevi, Evelīna, ja? Tad man ļoti patika gan tavs, man liekas, tu tāda mīļa un sirsnīga un vienkārša savā ziņā, un tā kā līdz saprast to, ka viss ir iespējams, un nav tā, ka visu vai neko, un ja jums tur nav finansiālu iespēju, tad, jūs nevarat neko izdarīt, nē. Man tieši patika tas, kā tu pasniedzi, tā vienkārši saprotami, un man tas ļoti, man liekas, ka pat es tā kā klausoties tevi, pēc tam demonstrējot, es kā tevi kaut kā pat atdarināju, jo man liekas, ka tu tik foršā, tevi vienkārši, tev arī esmu teikusi to, ka tevi ir tā dieva dāvana, tā kā, ka tevi ļoti patīkama, tu esi tāda devusi skolotāju, un nevelti tos savus bērnus mājās pati izglītu, bet arī patīkami klausīties, arī man kā pieaugušajam. Un tāpēc es, noteikti, saku, ir tā patīkamā sajūta, ir tā, tas, kurš ir šis te klausītājs, ka viss ir iespējams, un cik tas ir vērtīgi, un ka tu padalies ar to, kā taviem bērniem toreiz bija, un man ļoti, ļoti patika. Lāne, sirsnīgs paldies. Un Klau, vēl noslēgumā es tev gribu paprasīt pavisam tā īsi ieskicēji, tad tevi varēs turpināt satikt viens no mums, bet es gribu, ka tu pastāsti par podcastu, par sarunu podcastu, kas ir tev ar kādu citu Zani kopā, un jums jau varbūt, ka tu jau vari pateikt arī, cik jums tur jau tās sarunas kopā ir, man liekas, ka ir diezgan daudz. Jā, pastāst, kas tas ir, par ko jūs runājat, un kur jūs var atrast? Jā, un tieši tāpatās, kā manas mēbeles bērniem tap pēc savas vajadzības, tieši tāpatās arī radās, man gribētos tā teikt, pirmais Montessori podcasts Latvijā, kurā sarunājas vienkārša mamma, kā es, kura mājas apstākļos cenšas realizēt Montessori ar Latvijas Montessori asociācijas priekšsēdētāju Zani Baltgaili, kas ir viena no tādām spēcīgākajiem Montessori cilvēkiem Latvijā. Tad es ar saviem reizē varbūt muļķīgajiem jautājumiem, reizē ar sadzīviskajiem jautājumiem uzdodu Zanai un analizēju dažādas situācijas, kā to var paskatīties caur Montessori prizmu. Un to var klausīties podcastu straumēšanas platformā Patreon. Un ir tā, ka mēneša maksa ir 4,99, un tas var kādā mēnesī samaksāt šo 4,99, noklausīties pilnīgi visas epizodes, un tad atteikties no tālākas abonēšanas, bet, ja tu turpini abonēt, tad katru mēnesi tev ir viena jauna epizode klāt, un tu vari klausīties arī vecos visus mūsu ierakstus. Viņam tagad kaut kādu 15 mums bija. Mums tad sākās vakardien, ierunājām 2. sezonas 1. epizodi, par šiem dārziņiem. Un man ir tā, ka tad, kad es pati sāku interesēties, ka man piedzima bērniņi, es tik ļoti gribēju, lai būtu šāds te podcasts. Un es klausījos ārzemju podkastus, bet tas tomēr
ir citādāk. Tieši tāpat kā Evelīnas virtuālā skola, viņa tomēr ir sasaistīta ar šo te Latviju. Nu, tas ir tomēr citādāk. Jā, ir kaut kādas kopīgas lietas visiem bērniem un tā, bet tik forši, ka tu savā virtuālajā skolā piemini grāmatas, kuras ir pieejamas Latvijā, spēles kaut kādas, kuras var papildināt šos materiālus. Un tas ir kaut kā citādāk, un tieši tāpēc arī mūsu podkāstā mēs runājam par to, kā ir audzināt bērnu Latvijā. Kā tas ir, ka tavs bērns, piemēram, iet klasiskajā dārziņā, bet mājās un centies realizēt Montessori. Dana stāsta par to, kas notiek Latvijas Montessori dārziņos, un tas ir pilnīgi citādāk. Līdz ar to es gribu teikt to, ka es devu Latvijas māmām, mēs Zani, to, pēc kā mēs pašas reizes esam ļoti ilgojušās. Un mums ir tāda jau nopietna klāsta klausītāji, kuri mums uzticīgi un paldies viņiem. Un ir tādi cilvēki, kas tiešām, kā es saku, pievienojas citos kādu mēnesi, 2, noklausās epizodes, tad atkal pēc kādu laiku atkal pievienojas. Nu tā, jā, tā kā es uzskatu, ka tiešām tas ir ne jau tikai tāpēc, ka es tur esmu, bet es varu teikt, ka tas tiešām ir vērtīga informācija, un es pati izbaudu jebkuru sarunu, un man tā ir tā kā individuāla konsultācija ar Montessori ekspertu. Tā kā aicinu, jā, Zanes. Un tātad uz jūsu podcastu var tikt caur tavu Instagram kontu, droši vien tur ir links iekš bio, vai ne? Jā, jā. Un pasaki vēlreiz, kāda ir svaigākā epizode, kāds ir nosaukums? Svaigākā epizode tikai tiks publicēta rīt pārīt, tā būs septembra epizode, un tie būs vēl es domāju nosaukumu, bet tā būtība ir salīdzinājums klasiskajiem dārziņiem un Montessori dārziņiem. Bet vēl ir bijuši gan par 2-gadnieku vecumu, gan par vispār bērniņa ienākšanu dzīvē, par šo te 4. trimestri, gan par rotaļlietām mājās, par to, kā tīri praktiski ieviest Montessori mājas apstākļos, par lasīt prasmi, rakstīt prasmi, ko es vienkārši pateicoties tiešām Zandijai esmu. Es gan tavējo kursu vēl tieši par izlasi pasauli paņēmusi, jo man jau likās, ka man ir tik daudz informācijas no Zanes. Noteikti tas ir vērtīgs kurs, tie, kuri tā kā no tādiem pamatiem grib to darīt, to es varu pateikt. Liekot roku uz sirds, ka Montessori ir superīgs ceļš tieši attiecībā uz šo dabisko veidu, kā iemācīt bērnam, iemācīt parādīt rakstīt prasmi, un kas izved dabiski uz lasīt prasmi, un tev nevienu dienu nevajadzēs ar savu bērnu sēdēt un kaut ko mācīties, bet tas tā dabiski aizved, es to pati piedzīvoju, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Noteikti zinu, ka arī tas kurs tev ir ļoti labs. Paldies tev. Nu, brīnišķīgi, paldies, Zane, ka tu atradi laiku un ka mēs varējām satikties un parunāt, un paldies visiem, kas pievienojās un sūtīja mums sirsniņas un atbalstošas komentārus. Paldies, paldies. Tātad, pēc mūsu tiešraides dodaties uz Zanes, viens no mums Instagram kontu un piesakojiet viņiem Patreonā, jā, uz abām Zanēm un paklausaties podcasts sērijas, kā ir latviski, es teikšu raidījums, Montessori raidījums, ja? Un pēc tam atnākat uz Evelīnas virtuālo skolu un arī apskatāties visus, kas ir bezmaksas priekšskatījumu video, arī tajos jau ir ļoti daudz vērtīga informācija. Katrā ziņā es ļoti, ļoti priecājos, Zane, ka mūsu ceļi izrunās. Jā, un es tev novēlu visu to labāko nākamajai dzīves sezonai, bet mēs turpinām sazināties, turpinām tikties. Tā kā paldies, paldies, un tad jau līdz citai reizei teikšu. Atā!